Čau. Šodien esam pie skaistās salatas. Pamēģinās noķert plašveidīgās zivis kaut kādas. Un šodien tāda interesanta kompānija. Atbrauca sieva līdzi. Viņai ļoti patīk. Un atbrauc māsa ar draudzeni. Un es taisu vēl sev un sievai makšķeres. Bet māsa ar savu draudzeni tās jau nepacietīgas, jau gatavas copēt. Tāpēc izdarīt tādu lietu. Tā kā man sieva ir noķērusi vairāk plašveidīgās zivis nekā es, tad es aizsūtīju viņu, lai izstāstu tehniku un kā to visu darīt, kā darbināt mānekli, visu to. Un reku pirmie metieni jau notiekās. Jā, šodien esam C zonā, 28. marts. Pamēģinās redzēs, kāds taimiņš moška kaut kur trāpās. Būtu forši jau kādu lasi dabūt vai kaut ko tādu. Bet, skatīsies, kā mums te ies. Tu viņi sasien makšķers un sāk copēt. Man bija kārtīgi copēt. Jūs vecīgi strīd. Jā. Redzēju. Un pumpēja labi? Jā. Šitam taimiņi ir. Jā. Bet iesaidās akmeņā. Jā. Jelnīgi rokas. Ir skaista zivs. Tā, pie krastā ieskrīt, līdz ieskrīt. Skaista zivs. Trīc. Ko labi viņi paņēma. Nolūk somu. Aizskrēja jau līdz upes vidum. Pogi nemet tagad, lūdzu. Man aukla tur jau ir pie tevīm prom zivs. Ļoti laba zivs. Šitais nebūs vairs. Sečuk paņēmāt? Izskatījās ar paliela. Apmēram tā kā man bija. Izskatījās, jā. Kaupa. Tā, kas man te notikās? Man notikās tas, ka man viss aukla nekārplīs, man noplīs fluorkarbons pie zivs izvadīšanas. Mazums kaut kur pret akmeņiem bija satraumēts. Jā, skaistu zivu pavilku. Bišķi škrobis ir gan. Spola, bremza, viss strādāja kā nākās. Bet kaut kas nesagāja un zivtiņai paveicās. Šoreiz zivtiņai par labu viss sanāca. Nekas, laiks vēl ir. Varbūt vēl kaut ko pavilkšu. Uzliksim timonu, jo tā zivs arī bija uz timonu.
Labi, turpinām. Kas te ir noticies? Tā bija ļoti smuka zivs. Lass, jā. Viņš jau kā paņēma ar tādu lecienu pilnīgi. Redzēja, kā aizgāja pa gaisu. Es vēl nebiju pateicis, ka ir, ka jau viņš sāka maukt pa gaisu tur. Ir. Taimiņš. Dabūt viņu vēl te augšā tagad. Šitais nav tik vēl kā tās. Bet ir? Bet ir. Jā, man kaut kur starīm varēšu panīt. Tur lejā? Es domāju, ka jā. Reku te var iet lejā arī. Taimiņš. Man makariņu spēlēt. Ai, kāds smukulis. Taimiņš. Tā, pag, tagad man pašai jāķer ārā. 72 centimetru taimiņš. Skaists. Laižam lejā. Aizskrien laikam. Tā, šodien copīt beidzam. Interesanta diena bija. Sievai pašā sākumā jau sākām copēt viņas mīļākajā vietiņā. Uzsēdās skaista zivs, iesēdās straumē, pumpēja un nopumpējās, protams. Bet neko, pēc tam pamakšķirājām, nebija baigi nekas. Paēdām skaists pusdienas, sarkanajās klintīs, labi varēja paēst. Un man te kaut kas sapņās, dabūja vaļā. Un pārbraucām uz citu vietiņu. Tur gan ātri izdevās tikt pie pirmās zivs man. Skaists lašumama, kā redzējāt. Nokūlās, jo jāpārbauda laikam tas fluorokarbons tomēr ir, kad makšķerē pa saklām vietām vai nav bojājies, jo pārklīst tieši fluorokarbons. Un pēc tam taimiņš, forši. Zivis noķerts, emocijas noķerts.
Nu, sieva gan ir tāda. Viņai 3 copas, neviena zivs neuzsēdās. Pašās beigās tāda te līdeciņa pieķērās, bet neko, tā gadās. Jā, šodien beidzam, braucam mājās, bet iesakojiet, ielaikojiet, ja patīk. Turpināšu taisīt video, tuvojās maijs, tad man būs visādi ciemiņi.